Pirmā nodaļa – Āmursivs. 1864. gada 26. jūlijā, spirgtam ziemeļaustrumu vējam pūšot, Ziemeļu kanāla viļņus ar pilnu tvaiku šķēla stalta jahta. Tās bezānmastā plīvoja Anglijas karoks, bet grotmastu greznoja gaiši zils vimpelis, uz kura zem hercoga kroņa bija zeltā izšūti iniciāļi E.G. Šīs jahtas nosaukums bija Dunkans. Tā piederēja lordam Glenervenam, vienam no 16 skotu pēriem augšnamā un visā apvienotajā karalistē slavenajā Temzas jahtkluba goda biedram. Lords Edvards Glenervens brauca kopā ar savu jauno sievu Lēdiju Helēnu un vienu no saviem brālēniem majoru Maknebu. Nesen uzbūvētais Dunkans bija devies dažu jūdžu izmēģinājuma braucienā ārpus Klaides līča un pat laban atradās atceļā uz Glasgovu. Pie apvāršņa jau iznira Aranas sala, kad sardzes matrozis signalizēja, ka jahtas ķīļūdenī peld kāda milzīga zivs. Kapteinis Džons Mengls tūdaļ paziņoja par to lordam Edvardam, uzkāpis kopā ar majoru Maknebu uz klāja. Lords pajautāja kapteinim, kas pēc viņa domām šis nezvērs varētu būt. Manuprāt, jūsu augstība, tā ir liela haizivs, Džons Mengls atbildēja. Haizivs šais ūdeņos, Glenervens šaubīdamies iesaucās. Tas nav nekas neparasts, kapteinis turpināja. Šās sugas haizivis sastopamas visās jūrās un visos platuma grādos. Tā ir āmurzivs. Ja nemaldos, mums ir darīšana ar vienu no šiem nelietīgajiem radījumiem. Jā, ja jūsu augstība būtu ar mieru un Lēdijai Glenervenai šī neparastā zveja sagādātu prieku, mēs tūdaļ uzzinātu, kas īsti par zivi tā ir. Kādas ir jūsu domas, Magneb? Lords Glenervens pievērsās majoram. Vai ir vērts ielaisties šai dēkā? Jau iepriekš esmu ar jums vienis prātis, majors mierīgi atbildēja. Starp citu, Džons Mengls piemetināja. Šie plēsoņas jāiznīcina bez kādas saudzības. Izmantosim gadījumu, un ja vien jūsu augstībai patiksies, mēs ne tikai redzēsim aizraujošu skatu, bet reizē izdarīsim arī labu darbu. Lai notiek, Džon, Lords Glenervens noteica. Pēc tam viņš lika brīdināt Lēdiju Helēnu, kas atsteidzās uz klāja gaužām saintriģēta par neparasto zveju. Jūra bija lieliska. Ūdenī varēja labi saskatīt haizivs straujās un apbrīnojami spēcīgās kustības, ka tā traucās uz priekšu, brīžam ienirdama, brīžam iznirdama virspusē. Džons Mengls deva rīkojumu. Matroži pārmeta pār labā borta reliņiem stipru tauvu, kuras galā bija āķis ar pamatīgu speķa gabalu. Rīgā haizivs, lai gan atradās 50 jardu attālumā, tūdaļ sajūta esmu. Viņa strauji tuvojās jahtai. Varēja redzēt, kā viņas peldspuras pelēkas galos un melnas pie pamatnes, ar negantu spēku hūla viļņus, kamēr astes piedēklis palīdzēja ieturēt nevainojami taisnu līniju. Haizivī tuvojoties, aizvien skaidrāk varēja redzēt viņas lielās, izvalbītās alkatībā gailošās acis, bet, kad zivs pagriezās uz sāniem, plaši atplestajā rīklē paspīdēja 4 zobu rindas. Galva tai bija plata, līdzīga kā tā iestiprinātam āmuram.
Džons Mengls nebija maldījies, tā bija visrīgākā haizivju dzimtes pārstāve – āmurzivs. Dunkana pasažieri un komanda saspringti sekoja haizivs rīcībai. Drīz vien plēsoņi sasniedza ēsmu, tad viņa apsviedās uz muguras, lai varētu to labāk sakamt, un milzīgais speķa gabals nozuda platajā rīklē. Nākamajā mirklī, spēcīgi noraustīdama tauvu, haizivs pati piecirtās, un matroži sāka vilkt nezvēru uz vinču, kas bija piestiprināta pie lielās rājas. Jūsdama, ka tiek celta laukā no ierastās stihijas, haizivs nežēlīgi raustījās, taču drīz vien viņu savaldīja. Matroži uzmeta haizivs astē nāves cilpu, paralizēdami tās kustības. Vēl pēc brīža plēsoņa tika pacelta virs borta reliņiem un nomesta uz jahtas klāja. Viens no matrožiem piesardzīgi piegājis nezvēram klāt, ar varenu cirvja vēzienu nocirta draudīgo asti. Neparastā zveja nu bija galā, un plēsoņa vairs nevienu neapdraudēja. Jūrnieku atriebības jūtas bija apmierinātas, taču par viņu zinkāri to nevarēja teikt. Parasti uz visiem kuģiem mēdz rūpīgi pārmeklēt noķerto haizivju kuņģi. Pazīdami šīs zivs pasakaino rību, matroži gaida no šādas apskates kādu pārsteigumu, un viņu cerības nevienmēr ir veltīgas. Lēdija Glenervena nevēlējās noraudzīties šai pretīgajā apskatē un atgriezās kajītē. Haizivs vēl alsoja. Viņa bija 10 pēdas gara un svēra pāri par 600 māciņām. Šāds garums un svars nav nekas neparasts. Kaut arī āmurzivs nepiedar pie lielāko haizivju sugām, tā tomēr ir viena no visbīstamākajām. Drīz vien milzīgā zivs, bez liekas prātošanas, tika uzšķērsta ar cirvja cirtieniem. Āķis bija nonācis līdz pat pilnīgi tukšajam kuņģim, plēsoņa acīm redzot bija ilgi gavējusi, un pieviltie matroži jau dzīrās izmest to atpakaļ jūrā, kad kapteiņa palīga uzmanību piesaistīja kāds iepaļš, zivs iekšās, iestrēdzis priekšmets. Kas tad tas, viņš iesaucās? Droši vien kāds klinsgabals, ko badīkla iekampusi balstām, ieminējās viens matrozis. Nieki, iesaucās otrs, tā uz galvošanu ir lielgabala lode, kuru šis neradījums dabūjis vēderā un nav vēl paguvis sagramot. Labāk būtu klusējuši, sarunā iejaucās kapteiņa palīgs Toms Ostins. Vai neredzat, ka šis kustonis bijis nelabojams plencis? Un lai neietu zudumā ne lāsīte, izlacis nevien visu vīnu, bet ierīs piedevām arī pudeli. Ko? Lords Glenervens iesaucās. Pudele haizivs vēderā? Nudien, īsta pudele, apliecināja kapteiņa palīgs. Taču skaidri redzams, ka tā nav nākusi no pagrabā. Tādā gadījumā, Tom, Lords Edvards sacīja, ņēmiet to uzmanīgi laukā, jūrā izmestās pudelēs. Bieži vien atrodas svarīgi dokumenti. Jūs tā domājat? Majors Makneps ievaicājās. Es domāju tikai to, ka tas varētu tā būt. Es nemaz nestrīdos ar jums, majors atbildēja. Ļoti iespējams, ka šī pudele glabā kādu noslēpumu. Tūlīt mēs to uzzināsim, Glenervens sacīja. Kā veicas, Tom? Te tā ir, kapteiņa palīgs atbildēja, rādīdams nenoteiktas formas priekšmetu, kuru ar pūlēm bija izvilcis no haizivs vēdera. Labi.
Glenervens noteica. Lieciet šo netīro pikuci nomazgāt un pēc tam ienesiet kājītē. Toms izpildīja pavēli un tik neparastos apstākļos atrastā pudele drīz vien atradās kopkājītē uz galda, ap kuru sasēdās Lords Glenervens, majors Makneps, kapteinis Džons Mengls un lēdija Helēna, jo sievietes, kā stāstā, allaž esot mazliet ziņkārīgas. Jūrā ik viens notikums iegūst īpašu nozīmību. Brīdi valdīja klusums. Visu klātesošo skatieni bija pievērsti trauslajam traukam. Ko tas slēpa sevī? Nelaimes vēsti par kuģa bojāeju vai tikai nesvarīgu zīmīti, kuru garlaicības mākts kuģinieks uzticējis viļņu rotaļai. Galu galā tomēr vajadzēja tikt skaidrībā, un Glenervens stājās pie pudeles izpētes, centīgi ievērodams šādos gadījumos nepieciešamo piesardzību. Šai brīdī viņš atgādināja kriminālu lietu izmeklētāju, kas iedziļinās smaga nozieguma apstākļos. Glenervens darīja pareizi tā rīkodamies, jo bieži vien šķietami nenozīmīgs sīkums paver ceļu svarīgam atklājumam. Vispirms pudele tika izpētīta no ārpuses. Pudelē bija pagarš, izturīgs kakls, uz kura vēl bija saglabājies sarūsējis stieplis gals. Biezais stikls, kas varēja izturēt vairāku atmosfēru spiedienu, nepārprotami liecināja, ka pudele nākusi no šampaņas. Ar šādām pudelēm Aī vai Epernējas vīnkopji pārsit krēslu atzveltnes un stikls pat neieplaisā. Nav šaubu, ka arī šī pudele varējusi izturēt tālu ceļa pārbaudījumus. Kliko firmas pudele, majors konstatēja. Un tā kā Makneps tika uzskatīts par pazinēju šai nozarē, viņa apgalvojumu neviens pat nemēģināja apstrīdēt. Mīļo major, lēdija Helēna sacīja, ko tas līdz, ja mēs zinām, kas tā par pudeli, bet nezinām, no kurienes tā atceļojusi? To mēs uzzināsim, dārgā Helēna, Lords Edvards atbildēja. Jau tagad var droši sacīt, ka pudele nākusi no tālienes. Vai redzat šo akmens cieto slāni, kas to klāj? Šīs jūras minerālu sāļu nogulsnes. Tātad pudele jau ilgi klīdusi pa okeānu, iekams nokļuvusi haizivs vēderā. Esmu ar jums vienisprātis, majors atsaucās. Šis trauslais trauks savā akmens čaulā tiešām varēja izturēt garu ceļu. Bet no kurienes tas īsti nācis? Lēdija Glenervena jautāja. Pacietieties, dārgā Helēna, pacietieties brītiņu. Pudeles prasa pacietību. Domājams, nemaldīšos teikdams, ka pudele pati atbildēs uz visiem mūsu jautājumiem. To sacīdams Glenervens sāka kasīt cietās nogulsnes no pudeles kakla. Drīz vien parādījās korķis, kuru jūras ūdens bija stipri sabojājis. Bēdīgs fakts, Glenervens noteica. Ja pudelē atrodas kāds papīrs, tās būs krietni cietis. Baidos, ka jums taisnība, majors piekrita. Varu vēl piebilst, Glenervens turpināja, ka šī slikti aizkorķētā pudele drīz vien būtu nogājusi dibenā. Par laimi haizivs to aprija, lai nogādātu mums uz Dunkana klāja. Tā tas ir, Džons Mengls sacīja, un tomēr būtu bijis labāk, ja mēs pudeli būtu izzvejojuši atklātā jūrā, zināmos platuma un garuma grādos. Tad pēc gaisa un jūras strāvām mēs varētu noteikt pudeles ceļu.
Turpretī tāds pasniegs kā haizivs, kas peld pret vēju un straumi izjauc visus aprēķinus. Nu, tūlīt redzēsim, Glenervens atbildēja. Šai brīdī viņš jau piesardzīgi izvilka korķi un kopkājīti piepildīja asa sāls smaka. Kas tur ir? Lēdija Helēna noprasīja īsti sievišķīgā nepacietībā. Jā, man bija taisnība, Glenervens sacīja. Pudelē ir papīri. Dokumenti, Lēdija Helēna iesaucās. Tikai mitrums tos liekas saēdis, Glenervens piezīmēja. Un nav iespējams tos dabūt laukā, jo tie pielipuši pie pudeles sieniņām. Sadauzīsim pudeli, Makneps ierosināja. Es labāk gribētu saglabāt to veselu, Glenervens atbildēja. Es tāpat, majors piekrita. Tas bez šaubām būtu ļoti jauki, sarunā iejaucās Lēdija Helēna. Taču trauka saturs ir daudz vērtīgāks par pašu trauku, un tāpēc labāk upurēt to. Ja jūsu augstība nodauzītu pudelē tikai kakliņu, Džons Mengels ieteica, mēs varētu izvilkt dokumentus laukā, nenodarot tiem nekādus bojājumus. Nu, dariet to, mīļais Edvard, Lēdija Glenervena iesaucās. Tā kā bija grūti ko citu izgudrot, Lords Glenervens tā arī izlēma nodauzīt vērtīgajai pudelei kaklu. Vajadzēja ņemt palīgā āmuru, jo akmens čaula bija cieta kā granīts. Drīz vien uz galda nobira stikla lauskas un kļuva redzami vairāki kopā salipuši papīra gabaliņi. Kamēr Glenervens tos uzmanīgi ņēma laukā, atdalīja citu no cita un lika uz galda, Lēdija Helēna, majors un kapteinis stāvēja viņam apkārt. Otrā nodaļa – 3 dokumenti. Jūras ūdens sagandētajos papīra gabaliņos varēja saskatīt vienīgi dažus nesakarīgus vārdus, gandrīz pilnīgi izdzisušu rindu paliekas. Lords Glenervens labu brīdi uzcītīgi pētīja šīs lapiņas, grozīja tās uz visām pusēm, pavērsta pret dienas gaismu, censdamies atklāt kaut visniecīgākās rakstu pēdas, kuras jūra vēl nebūtu paguvusi izdzēst. Pēc tam viņš palūkojās savos draugos, kuri nenovērsa no viņa gaidpilnus skatienus. Te ir 3 dažādi dokumenti, Glenervens sacīja. Acīm redzot viena un tā paša dokumenta kopijas 3 valodās – angļu, franču un vācu. To liecina daži saglabājušies vārdi. Vai šais vārdos nav samanāma kāda jēga? Lēdija Glenervena vaicāja. Grūti dot noteiktu atbildi, dārgā Helēna. Dokumentos saglabājies ļoti maz vārdu un tie paši daļēji izdzisuši. Varbūt kopijas papildina citu, majors ieminējās. Iespējams, Džons Mengels atsaucās. Nav ticams, ka jūras ūdens būtu izdzēsis vienas un tās pašas rakstu rindas. Savirknēdami teikumu drumslas, mēs galu galā izlobīsim kaut ko sakarīgu. Tā arī darīsim, Lords Glenervens izlēma. Turklāt sistemātiski. Sāksim vispirms ar dokumentu angļu valodā. Šai dokumentā rindas un vārdi bija izkārtoti šādi. Nu, nekas sakarīgs te gan nav saskatāms, majors vīlies noteica. Lai nu būtu kā būdams, kapteinis atbildēja, tomēr tā ir skaidra angļu valoda. Par to nevar būt nekādu šaubu,
Lords Glenervens apstiprināja. Vārdi saglabājušies neskārti daži. Droši vien nozīmē skipper, un runa ir par kādu misteru domājams avarējuša kuģa kapteini. Pievienosim šiem vārdiem vēl vārdus, kas lasot nozīmē avarēt uz zemes, tas un pazudis. Redziet, nu, kuru jēga pilnīgi ir skaidra, Džons Mengls piebilda. Redziet, nu, kaut kas mums jau ir, Ledija Helēna sacīja. Diemžēl trūkst pat veselu rindu, majors piezīmēja, kā lai uzzinām avarējušā kuģa nosaukumu un avārijas vietu. Gan uzzināsim arī to, Lords Edvards noteica. Nu, bez šaubām, piekrita majors, kurš vienmēr bija tādās pašās domās kā visi pārējie. Bet kādā veidā? Papildinot dokumentus citu ar citu. Nu, tad stāsimies pie darba, Lēdija Helēna skubināja. Otrais papīra gabaliņš bija cietis vairāk nekā iepriekšējais. Tajā atsevišķi vārdi bija izkārtoti šādi. Tas rakstīts vācu valodā, Džons Mengls konstatēja, uzmetis papīram skatienu. Vai jūs protat šo valodu, Džon? Glenervens jautāja. Ļoti labi, jūsu augstība. Nu tad pasakiet mums, ko nozīmē šie nedaudzie vārdi. Rūpīgi izpētījis dokumentu, kapteinis sacīja. Tagad mēs jau varam pateikt, kad notikusi katastrofa. 7. jūnijā, tas ir 7. jūnijā, un pievienojot skaitli 62 no angļu valodā, uzrakstītā dokumenta, mēs dabujām precīzu datumu. 1862. gada 7. jūnijas. Nu, brīnišķīgi, Lēdija Helēna iesaucās. Turpiniet, Džon. Tai pašā rindā, jaunais kapteinis atsāka. Es redzu vārdu glās. Savienojot to ar vārdu go no pirmā dokumenta, mēs dabūjam Glasgow. Acīm redzot, kuģis ir no Glasgovas ostas. Gluži manas domas, majors paziņoja. Otrās rindas šai dokumentā nemaz nav. Džons Mengls turpināja. Toties trešajā es redzu divus visai svarīgus vārdus. Zwei, tas nozīmē divi, un pareizāk matrosen, kas vācu valodā nozīmē matroži, tātad dokumenti stāsta par kapteini, un diviem matrožiem Lēdija Helēna secināja. Ļoti iespējams, Lords Glenervens atbildēja. Man jāatzīstas jūsu augstībai, kapteinis turpināja, ka nākamais vārds mani mulsina. Es nezinu, kā to pārtulkot. Varbūt trešais dokuments mums palīdzēs. Turpretī divi pēdējie vārdi saprotami bez grūtībām. Nozīmē sniedziet viņiem, un savienojot šos vārdus ar angļu vārdu, kas pirmajā dokumentā arī atrodas 7. rindā, gluži dabiski veidojas teikums sniedziet viņiem palīdzību. Tiešām, sniedziet viņiem palīdzību, Glenervens atkārtoja. Bet kur atrodas šie nelaimīgie? Pagaidām mums trūkst pat visniecīgākā norādījuma par katastrofas vietu. Nu, cerēsim, ka franču valodā uzrakstītais dokuments būs izsmeļošāks, Lēdija Helēna piebilda. Tūlīt izpētīsim arī franču dokumentu, Glenervens atsaucās, un tā kā mēs visi šo valodu protam, tas būs daudz vieglāk. Lūk, precīza 3. dokumenta kopija. Te ir skaitļi,
Lēdija Helēna iesaucās: skatieties, kungi, skatieties! Rīkosimies sistemātiski, Lords Glenervens teica, un sāksim no sākuma. Atļaujiet man atjaunot citu pēc cita šos izkliedētos un aprautos vārdus. Jau pēc pirmajiem burtiem es redzu, ka runa ir par 3 mastu burinieku, kura nosaukums angļu un franču dokumentā pilnīgi saglabājies Britānijā. No nākamajiem 2 vārdiem tikai pēdējā vārda nozīme mums visiem saprotama. Tas ir vērtīgs norādījums, Džons Mengls secināja. Tātad kuģis avarējis dienvidu puslodē. Pārāk nenoteikti, majors piezīmēja. Es turpinu, Glenervens atsāka. Vārds ir darbības vārda sakne šis. Tātad šie nelaimīgie izcēlušies krastā, bet kur? Ko nozīmē kontin? Vai tas nav kontinents? Pēc tam cruel, Džons Mengls izsaucās. Lūk, izskaidrojums vācu vārdam grausam, nežēlīgs. Turpināsim, Glenervens steidzināja, jo viņa interese nepilno vārdu jēgai atklājoties auga augumā. Indi, vai šie jūrnieki būtu izmesti Indijas krastā? Un ko nozīmē vārds? Hongit, ak jā, longitude, garums, un tepat arī platums. 37 grādi, 11 minūtes. Beidzot mums ir precīzs norādījums, bet garuma grādu nav. Makneps ieminējās. Nevajag gribēt pārāk daudz, dārgais major, Glenervens atsaucās. Jau tas ir ļoti labi, ka mēs precīzi zinām platuma grādus. Franču dokuments neapšaubāmi ir pilnīgākais no visiem 3. Acīm redzot, 2 dokumenti burtiski pārtulkoti no 3., jo rindu skaits visos ir pilnīgi vienāds. Tāpēc būtu liederīgi šos 3 dokumentus apvienot, pārtulkot vienā valodā un pēc tam censties atrast visticamāko, visloģiskāko un visnepārprotamāko skaidrojumu. Bet kādā valodā jūs tulkosit? Majors vaicāja. Franču, vācu vai angļu? Franču, Glenervens atbildēja, jo visvairāk vārdu saglabājies tieši šai valodā. Jūsu augstībai taisnība, Džons Mengls piebilda. Turklāt šo valodu mēs visi pārvaldām. Tā tad nolemts. Es pārrakstīšu šo dokumentu, savilkšu kopā vārdu un teikumu drumslas, saglabādams atstarpes starp tām un pierakstīšu klāt tos vārdus, kuru nozīme ir neapstrīdama. Pēc tam mēs visus salīdzināsim un apsvērsim. Lords Glenervens tūdaļ paņēma spalvu un drošu roku uzrakstīja šādas rindas. 1862. gada 7. jūnijā 3-mastu kuģis Britānija no Glasgovas avarēja pie Patagonijas krastiem dienvidu puslodē. 2 matroži un kapteinis Grants mēģinās sasniegt kontinentu, kur nežēlīgie indiāņi viņus sagūstīs. Šo dokumentu viņi iemetuši jūrā, garuma un 37 grādu un 11 minūšu platuma grādos, sniedziet viņiem palīdzību, citādi viņi aizies bojā. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, mīļais Edvard, Lēdija Helēna iesaucās. Ja šie nelaimīgie atkal ieraudzīs dzimteni, par savu laimi viņi būs pateicīgi jums. Viņi noteikti atgriezīsies dzimtenē, Glenervens atbildēja. Šis dokuments ir tik izsmeļošs,
Skaidrs un neapšaubāms, ka Anglija nevar nenākt palīgā saviem 3 dēliem, kas izmesti vientuļā jūras krastā. To, ko viņa savā laikā darījusi Franklina un daudzu citu labā, to šodien viņa darīs avāriju cietušo Britānijas jūrnieku labā. Šiem nelaimīgajiem Lēdija Helēna ieminējās, droši vien ir ģimenes, kas apraud viņu nāvi. Nabaga kapteinim Grantam varbūt ir sieva, bērni. Jums taisnība, mīļā Lēdija. Es apņemos paziņot viņiem, ka nevajag zaudēt cerības. Bet tagad, draugi, kāpsim uz klāja, jo kuģis tuvojas ostai. Pātrinājis gaitu, Dunkans tobrīd brauca garām Bjūtes salai, atstādams aiz labā borta Rotseju, jauku pilsētiņu, kas adusas auglīgā ielejā. Pēc tam jahta ieslīdēja jūras līča šaurajā kuģu ceļā, pabrauca garām Grīnokai un 6:00 vakarā izmeta ankuru pie Dambārtonas bazaltklints, kuras virsotnē paceļas skotu varoņa Vollesa slavenā pils. Piestātnē Lēdiju Helēnu jau gaidīja kariete, lai aizvestu viņu un majoru Maknebu uz Malkolmas pili. Lords Glenervens noskūpstījis savu jauno sievu, aizsteidzās uz Glasgovas ātrvilcienu. Taču pirms aizbraukšanas viņš uzticēja visātrākajam sakaru līdzeklim kādu svarīgu ziņu, un telegrāfs nogādāja laikrakstu Times un Morning Chronicle redakcijām šādu sludinājumu. Ziņas par pazudušo 3-mastu kuģi Britānija no Glasgovas un par kapteini Grantu var saņemt pie lorda Glenervena Malkolmas pilī, Lasā, Dambārtonas grāfistē, Skotijā. Trešā nodaļa – Malkolmas pils. Malkolmas pils ir viena no vispoetiskākajām pilīm Skotijas kalnienē. Tā atrodas netālu no Lasas ciema, paceļas augstu pār brīnumu jauku ieleju, pils granīta sienas apskalo dzidrie Lomonda ezera ūdeņi. Kopš senseniem laikiem Malkolmas pils piederējusi Glenervēnu dzimtai, kurā Robroja un Fergusa Makgregora dzimtenē saglabājusi veco Valtera Skota varoņu viesmīlības tikumus. Tā laikā, kad Skotijā norisa sociālā revolūcija, no savām zemēm tika padzīts liels skaits zemnieku, kuri saviem klanu vecākajiem nevarēja samaksāt augsto nomas naudu. Daļa zemnieku nomira badā, daļa kļuva par zvejniekiem vai emigrēja. Tas bija vispārēja posta laiks. Vienīgi Glenerveni uzskatīja, ka uzticībai jāvalda tik labi starp augstajiem kā zemajiem, un viņi palika uzticīgi saviem ļaudīm. Neviens nepameta savas dzimtās mājas, neatstāja zemi, kur adusējās viņu senči. Visi palika savu veco senjoru klanā. Arī pašreiz šai nenovīdības un nesaticības laikmetā Glenerveniem tik labi Malkolmas pilī, kā arī uz Dunkana kalpoja vienīgi skoti. Viņi visi bija cēlušies no Makgregoru, Makferleinu, Maknebu un Maknetotēnu lēņu ļaudīm. Vārdu sakot, visi bija Sterlingas un Dambārtonas grāfistes bērni ar sirdi un dvēseli uzticīgi savam kungam,
un dažs labs no viņiem vēl runāja vecā kaledoniešu valodā. Lordam Glenervenam piederēja milzu bagātības, kuras viņš izlietoja darīdams daudz laba. Vēl lielāka no viņa devība bija viņa labsirdība, jo tā kā bija bezgalīga, turpretī devībai vienmēr ir robežas, Lasas senjors Malkolmas Lerts pārstāvēja savu grafisti lordu palātā. Taču jakobīnisko ideju dēļ viņš nevarēja patikt Hanovēras namam, un arī Anglijas valstvīru aprindās netika lāgā ieredzēts visvairāk tāpēc, ka turējās pie savu senču tradīcijām un enerģiski pretojās dienvidnieku politiskajiem tīkojumiem. Tomēr lords Edvards Glenervens nebija ne atpalicis, ne garā aprobežots cilvēks. Plaši atvērdams savas grafistes vārtus, progresam savā sirdī viņš palika skots, un pat karaliskā Temzas jahtkluba sacīkstēs cīnījās ar savām jahtām vienīgi par Skotijas slavu. Edvardam Glenervenam bija 32 gadi. Viņš bija liela auguma, paskardiem sejasvaipstiem, taču bezgala maigu skatienu, un visa viņa būtne pauda Skotijas kalnaines poēziju. Viņš tika daudzināts kā ārkārtīgi drosmīgs, uzņēmīgs un bruņniecisks cilvēks. Īsts 19. gadsimta Fergus, turklāt ļoti labs, pat labāks par Svēto Mārtiņu, jo sava kalna novada nabaga ļaudīm, viņš būtu atdevis visu mēteli. Pirms nepilniem 3 mēnešiem lords Glenervens bija kļuvis precēts vīrs. Viņš bija apprecējis Miss Helēnu Tafnelu, kuras tēvs lielais ceļotājs Viljams Tafnels visu savu dzīvi bija veltījis ģeogrāfijas zinātnei un jaunatklājumu kaislībai. Miss Helēna nepiederēja pie dišciltīgas dzimtes, toties viņa bija skotiete, kas pēc lorda Glenervena domām atsvēra jebkuru dišciltību. Šo piemīlīgo, drosmīgo un uzticīgo meiteni Lasas senjors izraudzījās par savu dzīves biedri. Viņš iepazinās ar Missis Helēnu, kad viņa kļuvusi bārenīte, viena pati gandrīz bez jebkādiem līdzekļiem dzīvoja tēva mājās Kilpatrikā. Glenervens saprata, ka nabaga meitene būs krietna sieva, un apprecēja to. Miss Helēnai bija 22 gadi, viņai bija gaiši mati un acis zilas kā Skotijas ezeris spirktā pavasara rītā. Viņas mīlestība pret vīru bija vēl lielāka nekā pateicība. Viņa mīlēja vīru tā, it kā pati būtu bagāta mantiniece, bet viņš pamests bāra bērns. Fermeri un kalpotāji bija ar mieru atdot dzīvību par savu labo Lasas kundzi. Lords Glenervens un lēdija Helēna laimīgi dzīvoja Malkomas pilī, kuru apņēma Skotijas kalnaines krāšņā un mežonīgā daba. Viņi pastaigājās pa ēnainām ozolu un kļavu alejām, gar ezera krastiem, kur vēl atbalsojās skotu senās pibrokas, nokāpa pamestās aizās, kurās par Skotijas vēsturi vēstīja aizgājušo laiku pilsdrupas. Viendien viņi klaiņoja pa bērzu un lapegļu mežiem, pa nodzeltējušiem viršu laukiem, citdien rāpās Benlomonda stāvajās kraujās, vai arī auļoja zirgos pa klusajiem, pamestajām ielejām, vērodami, iepazīdami un apbrīnodami šo poēzijas apdvesto novadu, kuru vēl tagad dēvē par Robroja zemi, visas šīs slavenās vietas, ko tik cildeni apdziedājis Valters Skots. Vakaros
kad virs apvāršņa iedegās Makferleina vākturis, viņi domīgi klīda pa seno galeriju, kuras robotie mūri apjoza Malkolmas pili, un apsēdušies uz kāda akmens bluķa, dabas klusuma apņemti, blāvās mēnesis gaismas apspīdēti, kalnu virsotnēm pamazām tinoties nakts ēnās, aizmirsa visu pasauli un iegrima tai apskaidrotajā aizmirstībā, tai divvientulības burvībā, kāda zemes virsū atvēlēta vienīgi mīlošām sirdīm. Tā pagāja viņu laulības pirmie mēneši, taču lords Glenervens neaizmirsa, ka viņa sieva ir slavena ceļotāja meita. Viņam šķita, ka lēdija Helēna mantojusi tēva tieksmes, un viņš nebija maldījies. Tika uzbūvēts Dunkans, kuram vajadzēja aizvizināt lordu un lēdiju Glenervenus uz skaistākajām zemēm pasaulē, pa vidusjūras viļņu klaidu līdz pat Egejas jūras salām. Kā lai attēlo lēdijas Helēnas prieku, kad vīrs nodeva Dunkanu viņas rīcībā? Patiesi, vai var būt lielāka laime, kā traukties kopā ar mīļoto pretī brīnišķīgajai Grieķu zemei un redzēt uzlecam medus mēnesi pār krāšņajiem orienta krastiem. Un nu lords Glenervens aizbraucis uz Londonu. Tā kā turp viņu bija aizvedušas rūpes par nelaimīgajiem kuģiniekiem, pēkšņā šķiršanās lēdiju Helēnu neskumdināja. Viņa tikai nepacietīgi gaidīja vīru mājās. Nākamajā dienā pienākusī telegrāma solīja drīzu atgriešanos. Turpretī vakarā saņemtajā vēstulē lords Glenervens lūdza paciesties, jo radušies neparedzēti sarežģījumi. Aiznākamajā dienā pienāca jauna vēstule, kurā lords Glenervens vairs neslēpa savu neapmierinātību ar admiralitāti. Tai dienā lēdija Helēna jau sāka uztraukties. Vakarā, kad viņa viena pati sēdēja savā istabā, ienāca pils pārvaldnieks misters Helberts un jautāja, vai lēdija nepieņemšot kādu jaunu meiteni un puisēnu, kuri vēloties runāt ar lordu Glenervenu. Vai tie ir mūsu ļaudis? Lēdija Helēna pavaicāja. Nē, kundze, pārvaldnieks atbildēja. Es viņus nepazīstu. Viņi atbraukuši ar vilcienu līdz Ballokai, bet no turienes nākuši uz lasu kājām. Aiciniet viņus šurp, Helbert, lēdija Glenervena sacīja. Pārvaldnieks izgāja, pēc brīža lēdijas Helēnas istabā ienāca jauna meitene un puisēns. Kā redzams, māsa un brālis. Tik līdzīgi viens otram, ka tas neradīja nekādas šaubas. Meitenei bija gadu 16, viņas glītā, mazliet nogurusī sējiņa, acis, kas laikam bija lējušas daudz asru, padevīgā un tomēr drosmīgā sejas izteiksme, nabadzīgais, bet tīrais apģērbs, tas viss modināja simpātijas. Viņa turēja pie rokas gadus 12 vecu apņēmīga izskata zēnu, kas liekas uzskatīja sevi par māsas aizstāvi. Nudien ikvienam, kas izrādītu meitenei kaut mazāko necieņu, būtu darīšana ar šo brašuli. Lēdijas Helēnas priekšā māsa mazliet samulsa, taču lēdija pasteidzās viņu uzrunāt pirmā. Jūs vēlējaties mani sastapt? Viņa vaicāja un iedrošinādama paskatījās uz meiteni. Nevis jūs, zēns pašpārliecināti atrauca, bet lordu Glenervenu. Piedodiet, kundze, māsa sacīja, uzmesdama brālim nosodošu skatienu.
Lords Glenervens nav mājās, Lēdija Helēna paskaidroja, bet es esmu viņa sieva un ja varētu viņu aizstāt. Jūs esat Lēdija Glenervena? Meitene jautāja. Jā, miss. Tātad jūsu vīrs, Lords Glenervens, no Malkolmas pils ievietojis laikrakstā Times sludinājumu sakarā ar Britānijas katastrofu. Jā, Lēdija Helēna laipni atsaucās. Un kas jūs esat? Es esmu Miss Granta kundze, un tas ir mans brālis. Miss Granta. Miss Granta, Lēdija Helēna iesaucās, apkamdama meiteni un skūpstīdama brašā puisēna apaļos vaigus. Kundze, meitene atsāka, kas jums zināms par manu tēvu? Vai viņš ir dzīvs, vai mēs viņu kādreiz redzēsim? Runājiet, es jūs ļoti lūdzu. Mīļais bērns, Lēdija Helēna sacīja, lai Dievs mani pasargā no vieglprātīgas atbildes. Es negribu modināt maldīgas cerības. Runājiet, kundze, runājiet, es protu panest bēdas un esmu sagatavojusies uz visu. Mīļais bērns, Lēdija Helēna atbildēja, cerības ir ļoti niecīgas, taču iespējams, kā ar Dieva palīgu, kādā jaukā dienā jūs atkal ieraudzīsiet savu tēvu. Ak, Dievs, Miss Granta iesaucās, nejaudādama vairs apvaldīt asaras, bet Roberts tikmēr pārklāja ar skūpstiem Lēdijas Glenervēnas rokas. Kad pirmais skumjā prieka uzplūds bija pāri, jaunā meitene uzdeva neskaitāmus jautājumus. Lēdija Helēna viņai pastāstīja par atrasto dokumentu, par to, ka Britānija cietusi katastrofu pie Patagonijas krastiem, ka kapteinis un 2 matroži, kas palikuši dzīvi, acīm redzot sasnieguši kontinentu, un beidzot, ka viņi uzticējuši kaprīzajiem okeāna viļņiem 3 valodās uzrakstītu dokumentu, kurā lūguši visai pasaulē palīdzību. Šī stāsta laikā Roberta Granta skatiens palika kā kaltini piekalts pie Lēdijas Helēnas, it kā no viņas lūpu kustībām būtu atkarīga visa viņa dzīve. Zēna fantāzija uzbūra šaušalīgas tēva ciešanu ainas. Viņš redzēja tēvu uz Britānijas klāja, viņš sekoja tam bangainā jūrā, kopā ar tēvu ķērās pie krasta klintīm un smagi elsodams rāpās pa viļņu apskalotām liedagas smiltīm. Vairāk kārt pār zēna lūpām izlauzās sāpju pilni vārdi. Ak, mans tēvs, mans nabaga tēvs, viņš sauca piekļaudamies māsai. Miss Granta turpretīm rokas sažņaugusi klausījās un nebilda ne vārda. Tikai, kad stāsts bija galā, viņa iesaucās. Bet dokuments, kur ir šis dokuments, kundze? Man tā vairs nav, mīļais bērns, Lēdija Helēna atbildēja. Jums tā vairs nav? Nē. Jūsu tēva labā Lords Glenervens dokumentu aizveda uz Londonu, taču es atstāstīju jums tā saturu, vārdu pa vārdam, un to, ko mums izdevās izdibināt tā patieso jēgu. Starp puses dzisušu vārdu paliekām jūras ūdens bija pasaucējis dažus ciparus, diemžēl garums. Iztiksim bez tā, puisēns iesaucās. Nu, protams, Roberta kungs, Lēdija Helēna pasmaidīja par tik sparīgu apņēmību. Kā redzat, Miss Granta, tagad jūs zināt dokumentu visos sīkumos tikpat labi kā es. Jā, kundze, jaunā meitene atbildēja, tomēr es vēlētos redzēt sava tēva rokrakstu. Labi, Lords Glenervens iespējams jau rīt pārbrauks mājās. Iepazīstinot admiralitātes ierēģņus ar dokumenta oriģinālu, mans vīrs grib panākt, lai viņi nekavējoties sūtītu kuģi meklēt kapteini Grantu. Vai tas var būt, kundze,
Meitene iesaucās. Vai tiešām to visu jūs esat darījuši mūsu labā? Jā, dārgā mis, un kuru katru mirkli es gaidu atgriežamies Lordu Glenervenu. Kundze, jaunā meitene sacīja dziļā pateicībā un patiesā aizgrābtībā. Lai debesis svētī Lordu Glenervenu un jūs. Mīļais bērns, lēdija Helēna atbildēja, mēs neesam pelnījuši nekādu pateicību. Ik viens mūsu vietā būtu rīkojies gluži tāpat. Lai tikai piepildītos mūsu kopējās cerības līdz Lorda Glenervena pārbraukšanai. Jūs paliksit pilī, kundze, jaunā meitene sacīja. Es negribētu ļaunprātīgi izmantot laipnību, kādu jūs parādāt svešiem cilvēkiem. Svešiem? Nē, mīļais bērns. Nedz jūs, nedz jūsu brālis šai namā neesat svešnieki, un es gribu, lai Lords Glenervens atgriezies mājās, izstāstītu kapteiņa Granta bērniem, kas tiks darīts, lai glābtu viņu tēvu. Tik sirsnīgu piedāvājumu nebija iespējams atraidīt, un Miss Granta ar brāli palika Malkolmas pilī, lai sagaidītu atgriežamies Lordu Glenervenu.